Es ļoti atvainojos, labdien, pulkstenis ir 13:00. Paldies, ka atradāt laiku ierasties uz apvienoto komitejas sēdi. Un paldies arī speciālistiem, kas ir gan sagatavojuši materiālu, gan arī ieradušies klātienē pastāstīt, kā ar to visu sokās. Tātad apvienotajā komitejā mums sagatavots viens lēmuma projekts par Saldus novada teritorijas plānojumu, pirmās redakcijas un vides pārskatu projektu pilnveidošanu. Ļoti nozīmīgs, ļoti svarīgs dokuments, ļoti darba un laika apjomīgs. Mēs esam, tā varētu teikt, starpposmā, lai paskatītos, kā ir veicies, un, protams, ka mēs iesim uz priekšu. Un vēl viņu plāns ir pilnveidot. Bet, lai mēs saprastu, kur mēs esam un kāda tālākā secība arī uz priekšu par šo darbu, tad es aicinātu ziņot mums darba grupas vadītāju Lauru Skapstu un arī izstrādātāju pārstāvu, lai pastāstītu par aktualitātēm, kā tas ir un kā tas izskatīsies. Jā, un pēc tam arī diskusija jautājumi par procedūru, jautājumiem tam līdzīgi. Labrīt! Sveiki! Visiem, jā. Šodien ir viens darba kārtības jautājums par ļoti svarīgu jautājumu, kā jau priekšsēdētājs teica, par Saldus novada teritorijas plānojumu. Un lēmuma projekta nosaukums liecina par to, kad ir sagatavots priekšlikums par teritorijas plānojumu pirmās redakcijas pilnveidošanu. Darbs jau pie šī dokumenta ir sācies diezgan sen, 2022. gadā, kad doma pieņēma lēmumu uzsākt darbu. Bet tad šo gadu laikā mēs esam tikuši tik tālu, kad šī gada jūnija un jūlija mēnesī mums notika teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. Un tātad par to, kā tad mums ir gājis šajā sabiedriskās apspriešanas laikā, kādi ir iesniegumi, kādi atzinumi. Jums ir lēmuma projektam pievienots ziņojums, kur jūs ļoti sīki un detāli varat iepazīties ar šo saņemto atzinumu saturu, par iesniegumiem, kādi saturi tie ir pieejami. Un, jā, balstoties uz šo mūsu darba grupas sagatavoto ziņojumu, ir lēmuma projekts, ka darba grupas ieskatā šī pirmā redakcija būtu pilnveidojama. Bet varbūt tā kā, lai nekavētu laiku un ja nav bijusi iespēja iepazīties ar visu šo ziņojumu saturu, mēs esam sagatavojuši prezentāciju, kurā tad arī jums tiks sniegts ieskats par šo sabiedriskās apspriešanas procesu un iesniegumiem kopumā. Un es došu vārdu Anitai no grupas 93, un viņi jums iepazīstinās sīkāk. Jā, labdien! Grupa 93, teritorijas plānojuma izstrādātāja pārstāv. Un tātad tas, ko es gribētu izstāstīt, tāds kopsavilkums par teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas norisi, kas ir saņemts, kāds atzinumi, atsauksmes iesniegumi un par to, kā mēs turpmāk varētu, kā mēs redzam turpmāko darbu. Tātad jūnijas līdz jūlijas bija publiska apspriešana, 5 sanāksmes, 2 klātienē, visas klātienē, 2 no tām hibrīdā, tātad 81 cilvēks bija klātienē, 30 attālināti, respektīvi tā apmeklētība, jāsaka, bija pietiekama. Bija iespēja uzdot jautājumus par sevi interesējošiem jautājumiem, gan kopumā par novadu, gan tādās individuāli jau tieši novada dažādās daļās. Un arī, man jāsaka, tā interese iesniedzot iesniegumus bija gana liela, ir cik tur 80, bet tagad vēl daži nāk iesniegumi, un es domāju, ka vajadzētu vēl varbūt rosināt iedzīvotājus tagad pēdējās nākamās pāris nedēļas arī būt aktīvākiem, vēl iesniegt iesniegumus, lai mēs tā otro redakciju varam jau izstrādāt, kā balstoties uz tām aktuālajām interesēm. Un tēmas, kādas bija iesniegtas, bija pamatā par Saldus pilsētas robežu izmaiņām, paskatīsimies tālāk kādas, bija par atsevišķiem funkcionāliem zonējumiem attiecībā uz sev piedarošajiem īpašumiem, un tad bija tādas plašākas grupas, tas savukārt par Saldus pilsētu, par īpašumiem, kur bija priekšlikumi kaut ko nemainīt vai kaut ko mainīt pret
pirmo redakciju, bija gandrīz puse iesniegumu par atjaunojamo energoresursu, vēju, arī sauli, kas arī dalījās tādiem, kas bija pret, ar norādi, kas pašvaldībai būtu jādara, lai ierobežot, un bija arī tādi, kas atbalstīja un norādīja, ka līdzinējie ierobežojumi ir nepamatot noteikti. Saldus pilsētas robežas, Saldus pilsētas apveceļš un atsevišķi vēl iesniegumi par derīgiem izraktiņiem un priekšlikumi arī vides pārskatam. Tātad no tā, kas attiecās uz funkcionālajām zonām. Izmaiņas Saldus pilsētā attiecās uz daudzstāvu māju to rajonu virzienā uz Emburgu, Kalnsētām par tiem īpašumiem, lai ar domu, ka jāsaglabāja ar dabas apstādījumu teritorijas, nevis jāplāno jaunas dzīvojamās. Tad bija daudz iesniegumu un arī klātienes sanāksmēs iedzīvotāji izteicās par Saldus pilskalnā šobrīd plāno to publisko teritoriju, ka tomēr viņi būtu jāsaglabā kā dabas teritorija. Par Ābeļdāras teritoriju, pie Cieceres skolas saglabāt to dabas apstādījumu teritoriju. Un te Saldus pilsētas ziemeļrietumu teritorijā jau virzienā uz Liepāju par rūpniecības teritorijas noteikšanu, kur šobrīd ir lauksaimniecības teritorija, arī bija vairāk iesniegumi. Saldus pilsētas robežu izmaiņas, tātad tālāk Saldus pilsētas apveceļš, un viņu ir rosināts, tās robežas bija uzliktas tādas, kā līdz šim bija pašvaldība plānojusi, viņas bija arī, es nevarēšu precīzi vairs pateikt, kādā normatīvai aktā noteikts, bet respektīvi mēs viņus pārņemam plānojumā. Iedzīvotāji iebildumi bija par pieslēgumu draudzības ciemā pie ciema, un savukārt konsultējoties ar valsts ceļiem, viņi norāda, ka valsts ceļiem nav tāda interese par apveceļu uzturēšanu vai nākotnes plānos izbūvēšanu, līdz ar to tas ir tā kā mūsu kā pašvaldības lēmums, vai viņu atstāt, pārvietot citur vai vispār neparedzēt. Tas ir pie otrās redakcijas izstrādes. Tad bija rosinājums paplašināt Skrunas ielas apbūves aizsardzības zonas teritoriju, kas mums bija noteikta, un visticamāk mēs viņu arī varētu paplašināt darba grupā izskatot, jo ir rosinājums arī par ugunsdzēsības depo ēkas iekļaušanu kultūras pieminekļu sarakstā, līdz ar to tur tas viss sakrīt, tās gan ierosinājumi, gan citi plānošanas apstākļi. Tad bija iebildumi par ierobežojumiem attiecībā uz derīgo izraktiņu ieguvi, kur bija priekšlikumi par izmaiņām apbūves noteikumos. Tas ir jautājums, kas ir turpmāk jāskata. Tur bija gan no valsts mežiem iebildumi, gan no privātiem uzņēmējiem. Tā. Un attiecībā tātad par šo minēto Saldus pilsētas robežu izmaiņām, tā teritorija, tā es gribēju uzlikt to. Tā teritorija, par kuru iedzīvotāji runāja, bija paplašinājums Rīgas virzienā uz A9. Tātad teritorija, kas šobrīd nav pilsētā, un plašas teritorijas mēs esam iekļāvuši. Iebildumi ir, ka ir iekļauts privātpersonām piederošas zemes ar neskaidru turpmāko izmantošanu, jo viņas nav noteiktas kā apbūves zemes, viņas daļa no viņām ir noteikta kā lauksaimniecības teritorija pilsētās un ciemos ar tādu zonējumu, un tad tur ir jautājums jā vai ne un kāds ir pamatojums. Un šis būs viens no nozīmīgākajiem jautājumiem pie otrās redakcijas izstrādes, par ko būs nepieciešams diskusijas. Tad saistībā ar vēja parkiem, lai gan šajos iesniegumos tiešā veidā tas netika minēts, bija rosinājums pārskatīt ainaviski vērtīgās teritorijas un noteikt jaunas un paplašināt. Bija norādi uz vairākiem Saldus novadā esošiem augstākajiem vietām, ka viņas varētu noteikt arī kā tādas ainaviski vērtīgās uz ainaviski vērtīgo ceļu gaiķos, un vēl bija ierosinājums ar Īmulas upes ainavu telpu paplašināt. Tad pēc šiem iesniegumiem, pēc šo iesniegumu izskatīšanas, mana kolēģa ainava arhitekte bija apsekojumā kopā ar plānošanas nodaļu, un tad atsevišķi no šiem priekšlikumiem tiešām tika izvērtēti kā
atbalstāmi, izskatīt un virzīt uz atbalstīšanu. Atsevišķas teritorijas tomēr ir nepieciešams par viņām diskutēt, piemēram, vai Anskrūs dzirnavas ir nepieciešams noteikt ar teritoriju ar īpašiem noteikumiem statusu, jo tā ir privāta persona, par kuru atkal citi iedzīvotāji ir iesnieguši iesniegumu, kā arī atsevišķas teritorijas tomēr daba apskatot nav, piemēram, sasniedzamas plašākai publikai, kas tad rosinātu domāt, vai tādu aprobežojumu uzlikt un kādas sekas tas radītu uz turpmāko izmantošanu. Tātad, kā es minēju, bija ļoti daudz par vēja enerģiju iesniegumu, un tās prasības bija gan samazināt, nevis samazināt, bet palielināt to attālumu, kādā var izvietot vēja staciju no viensētām un apdzīvotām vietām, un iesniegumi dalījās gan, kuri prasīja 10 km, 5 km, 2 km, bija iesniegumi ar ierosinājumu varbūt diferencēt to attālumu atkarībā no vēja turbīnas augstuma. Tā kā tā bija viena grupa, tad bija lūgums vērtēt mirgošanu zemes frekvences troksni arī teritorijas plānojumā, attiecībā par ainavām, kuras mēs jau apskatījām. Un tad bija tā iesniegdzēja daļa, kas savukārt atbalstīja vēja parku izvietošanu, minēja gan sevis jau noslēgtos līgumus un vai piešķirs kompensācijas par to, ka pēkšņi, ka to vairs nevarēs darīt uz nākošo teritorijas plānojumu, gan virkne attīstītāju dažādu arī rosināja skaidrot, kāpēc pašvaldība nosaka augstākas prasības nekā tas ir noteikts normatīvajos aktos. Tā kā tā tēma ir ļoti plaša, līdz ar to arī starpatbildēs nav dotas konkrētas atbildes, tiks ņemts vērā vai nē. Tas ir līdzīgi kā tam Saldus pilsētas robežām, tad tēma izskatīšanai otrās redakcijas izstrādes laikā, bet jā, teiksim, par ainavām mēs jau minējām, ka tur ir pamats varbūt noteikti plašākas teritorijas, kā bija uz pirmo. Un otra lieta ir institūciju atzinumi. Kopumā bija 24 institūcijām pieprasīt atzinumi, gan arī visas arī sniedza. Kuldīgai īsti nebija komentāru un vēl kādam. Kopumā jāsaka, ka atzinumi ir pozitīvi. Tās lietas, uz ko norāda pamatā, ir tādas tehniskas, gan tāpēc, ka ir mainījušies normatīvie akti par tiem pašiem derīgajiem izrakteņiem, gan ir mainījušies kaut kādu objektu novietojums, attiecīgi aizsargi joslas. Tā kā man jāsaka, ka tādas būtiskas izmaiņas no atzinumiem nav nepieciešams, un to visu iestrādājot otrajā redakcijā, mēs varam arī sagaidīt pozitīvus atzinumus par otro redakciju. Varbūt tādam nopietnākās savstarpējo interešu saskaņošana būs nepieciešama ar valsts vides dienestu, jo viņi lūdz arī rūpīgi pārskatīt zemesvienību platību bijušās dārzkopības sabiedrībās. Ņemot vērā, ka tur nav centralizētā notekūdeņu sistēma, tad viņi negribētu, ka ļauj dalīt smalkākās zemesvienībās kā 1200, bet tas savukārt nāca jau no lokāla plānojumiem. Tā kā tas ir jautājums, vai mēs ņemam vērā šo atzinumus vai nē, un kādā veidā iestrādājam. Ar dabas aizsardzības pārvaldi bija jautājums par šīm te īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vietējas nozīmes, kas ir ielikta databāzē Ozols. Tur mēs arī panācām kopā ar plānošanas nodaļu un dabas aizsardzības pārvaldi sanāksmē viedokli, ka viņas paliks kā pašvaldības nozīmes īpaši aizsargājums teritorija ar īpašiem noteikumiem, bet nekā Ozolām. Un tā kā citi atzinumi tur arī bija tādi, teiksim, valsts dzelzceļam bija atzinumi par to, kā viņi tur savus īpašumus redz izmantošanai, tādas skaņojamas lietas. Un tā tad tas, kā es, runājot ar plānošanas nodaļu, kā mēs redzam, kā varētu virzīt teritorijas plānojumu turpmāko izstrādi, kā ir nepieciešams lēmums, kad tiek sākta otrās redakcijas izstrāde, kas ir novembris, decembris, darbs pie otrās redakcijas, ņemot vērā, ka to iebildumu nav tik ļoti daudz, ka viņi nebūtu tehniski iestrādājami, un risinājumi jau principā ir ar tā institūcijām jau panākti un tās sarunas notikušas. Un līdz ar to, ja mēs to darbu pabeidzam decembrī, un decembrī vai janvārī varam pieņemt lēmumu par otrās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, tad tas var norisināties janvārī, februārī, februāra beigas. Tas process noslēgtos, attiecīgi arī tā laikā pilnveidošana.
ir jāņem vērā, ņemot vērā, ka Saldus robežojas ar Lietuvu, tā ir pārrobežu sadarbībā vides pārskata izstrādē, un šobrīd Lietuva 2 mēnešu laikā sniedz to atzinumu, ja valsts vides dienests par strateģisko ietekmes uz vidi novērtējumu procesu to dara mēnešu laikā, tad no Lietuvas tie ir 2 mēneši. Līdz ar to tajā mirklī, kad mēs pabeidzam un iesniedzam, mums jārēķinās, ka tas mēnesis vēl ir klāt, un teritorijas plānojumu var apstiprināt tikai tad, kad ir atzinums no valsts vides dienesta. Tā kā ideālā gadījumā, ja mēs ejam pēc šī plāna, mēs varam rēķināties ar apstiprināt plānojumu uz maiju, un arī, ja tajā pilnveidošanā neparādās kādas tādas lietas, kuras ir jāiestrādā, kas prasītu turpmāko vēl 3. redakciju. Paldies! Paldies par izsmeļošo ziņojumu. Jā, jūs redzat, ka tomēr ir objektīvi apstākļi, kāpēc viss tik ilgi vēlkās, un dokuments ļoti svarīgs. Un, kā jau minēja kolēģi, ir joprojām iespēja un laiks iedzīvotājiem, uzņēmējiem joprojām skatīties sev aktuālās lietas. Mēs esam atvērti diskusijai un izmaiņām, protams, atbilstoši likumam. Bet manuprāt, ka šis ir pirmkārt jau ļoti noderīgi, lai saprastu procesu, jo tas tiešām ir sarežģīts, un arī ir iespēja pateikt viedokli par esošo situāciju, jo mēs ar Lauru pārnājam, tad tīri mūsu izvēlē šobrīd ir pateikt, ka neko tur uzlabot nevajag, mēs noraidām, stiprinām 1. redakciju. Otra ir šī versija, kas šobrīd ir sagatavota. Mēs ņemam vērā šīs darba grupas izdarītās izmaiņas un iestrādājumu un veicam atkārtot. Un 3. ir pateikt, ka nedara vispār nekas un lūdzu sākat visu no sākuma. Lai jūs saprastu, par ko mēs šobrīd runājam. Tā kā viss ļoti vienkārši, manuprāt, un saprotam. Paldies, bet lūdzu kolēģi jautājumu viedokļi. Jā, Ivar, lūdzu. Varētu lūdzu atkārtot vēlreiz tās 3 opcijas, tagad tikko minēju. Ka es kaut ko nesajautu, Laura nāc izstāstīt. Jā, tas ir pareizi. Jā, tieši tā. Tāpēc, kad darba grupas priekšlikums ir tāds, kā jums ir sagatavots lēmuma projekts, kad ir jāpilnveido šī 1. redakcija, un top 2. redakcija, kur atkārtot, tiek nodota sabiedriskai apspriešanai. Bet ministra kabineta noteikumi paredz, ka deputātiem ir iespēja šī brīdī arī lemt par to, kad ne visi atzinumi un iesniegumi neņemam tos vērā. Mēs paliekam pie tā, kad mēs vēlamies apstiprināt 1. redakciju, tādu, kādu viņi tika nodot uz sabiedrisko apspriešanu, un stipriniet viņu ar saistošiem noteikumiem. Un, jā, tas jau tad ir kā normatīvais akts, kas jau tad, protams, ar procedūru pārsūdzēšanu, bet tas tātad stājas tad spēkā noteiktā kārtībā. Un vēl 3. iespēja ir, kad jūs pasakat nē, kad iesniegumi un atzinumi liecina par to, respektīvi sabiedriskā apspriešana liecina par to, kad šis dokuments ir neatbilstošs un kad tur tomēr ir daudzas lietas vēl jāpārstrādā un jauns darba uzdevums ir vajadzīgs, un jūs lemat par to, ka ne viss pārtraucam šī stadijā, atgriežamies sākumā, gatavojam jaunu uzdevumu vai grozam darbu uzdevumu un sākam atkal visu no nulles, gatavojam 1. redakciju. Pirmais variants neklausamies tautā, 2. variants uzlabojam, turpinam, 3. atlaižam speciālistu, sākam visu no sākuma. Par kuru ir priekšlikums? Sagatavots ir 2. uzlabot, ņemt vērā un atkārtot strādāt un tikt pie labākā. Paldies. Vai vēl kolēģi ir varbūt kādi jautājumi par procesu? Lūdzu, Nākotnē sadaļā par vēja parkiem bieži tiek pieminēts tur tajās lēmumos atsauc uz varam vadlīnijām. Vai mums ir iespēja ar viņiem iepazīties? Jā, protams, teritorijas plānojuma izstrādē nav tikai vēja vadlīnijas, mums ir ļoti, ļoti daudz visādas citādas. Jā, šī ir publiski pieejama, varu nosūtīt arī uz e-pastu, bet viņi jebkurā gadījumā ir arī saucamās varam ministrijas mājaslapā pieejama, un tas ir arī tas, uz ko ministrija regulāri vērš plānotāju uzmanību, kad tas ir jūsu vadmotīvs, viņš nav kā normatīvais akts, bet tās ir vadlīnijas, bet jums
jāņem tās vērā un jāvadās pēc tām. Un tur sīk un smalki ir arī argumentēts ar piemēriem šajās vadlīnijās, jā, tiesas spriedumi, Satversmes tiesas spriedumi piesaukti. Nevajag baidīt cilvēkus. Tad mēs, Andri, nosūtīsim šīs vadlīnijas, protams, lai no jāmeklē speciālisti zina, kur viņas ir. Mēs viņus nosūtīsim, lai jūs varat iepazīties. Jā, tieši tā. Un otrs, protams, mēs arī Laura esam pārunājuši, ka, protams, vēl šī papildus uzmanība tiks pievērsta lietām, par ko mēs esam pirms tam runājuši. Mūsu pēdējā sēdē par šīm ainaviskām teritorijām, kuras ir papildus, tiks pārskatīts un pārvērtēts. Tā kā līdz ar to arī tādā procesā mēs piedalīsimies. Tā kā tas viss, kas pirms tam ir runāts un lemts, tiks arī īstenots dzīvē. Vai vēl, kolēģi, ir kādi jautājumi vai priekšlikumi, viedokļi? Ja nav, tad man būtu lūgums šo sagatavoto redakciju uz pilnveidi balsot un virzīt uz domas sēdi, kur mēs arī tad domas sēdē šo lēmumu gal arī pieņemt. Ja? Kurš par? Paldies, kolēģi, par atbalstu. Līdz ar to šī versija par uzlabošanu tiek virzīt uz domas sēdi. Paldies jums, tiekamies domas sēdēs, komitejās un arī svētkos. Bet man Solveig lūdzu pateikt, ka laicīgi varat sākt plānot decembri, un domas sēde ir plānot 18. decembrī līdz Ziemassvētkiem jau. Ja, tad izejot no tā komitejas, tad ir 11. decembris un 9. decembris, lai tad, jo tur tās brīvdienas ir daudz, lai nesanāk, ka kāds netiek vai mazums garām aiziet vai vēl kaut. Līdz ar to 18. sēde un pirms tam uz priekšu plānojam komitejas, ja? Tā kā liels paldies jums, tiekamies svētkos un lai visiem izdevies viss. Paldies jums!